Jā. Godātie kungi, cienītās dāmas, prieks jūs redzēt šeit tik kuplā skaitā. Prieks arī par to, ka šie pasākumi energoefektivitātes centrā kļūst arvien populārāk un populārāk. Man šodien palūdza pastāstīt par obligātā iepirkuma komponentiem, kas pēdējā laikā ieguvušas savu veidu popularitāti massaziņas līdzekļos un arī nedaudz pieskaršoši par ražošanas tendencēm Baltijas valstīs. Tātad saliksim punktus uz I no sākuma. Tātad OIK, tās ir obligātā iepirkuma komponentes, uzsvērš daudzskaitlī, viņas ir divas. Viena komponenta ir par atbalstu koģenerācijas tehnoloģijai, un otra komponenta ir par atbalstu atjaunojumiem energoresursiem. Tātad tas ir maksājums, ar kuru Latvijas elektroņas gala lietotāji pēc būtības kompensē iepriekšējā gada obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas. Un ir tāda lieta kā obligātais iepirkums, kas ir valsts tātad garantēts iepirkums no atbalstājumiem ražotājiem. Tātad vai nu tā ir stāsts par iepirkums par paaugstinātu elektroenerģijas cenu, kas parasti attiecās uz stācijām līdz 4 megavatiem, vai arī maksājums par jaudu. Tātad, ja ir šis divdaļīgais tarifs, kas ir stācijām virs 4 megavatiem. Līdz ar to pēc būtības OIK ir sekas obligātajam iepirkumam. Tātad kāds faktiski ir bijis obligātais iepirkums kādā noteiktā konkrētā periodā, tas reprezentējās jau vēlāk šajās OIK komponentēs, kuras apstiprina ar katru gada aprīli. Atbalsts ražošanai Latvijā nav nekas jauns. Pēc būtības dažādās formās tas ir pastāvējis kopš 97. gada, ja man atmiņa neviļ, kad parādījās pirmās koģenerācijas stacijas. Vienīgā atšķirība no šā brīža, kad tad šis atbalsts vienkārši tika iekļauts tarifos gala lietotājiem, un neviens īsti nezināja, cik, par ko, kam maksā un cik šis atbalsts ir pēc būtības vērtīgs. Tas viss mainījās 2008. gadā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu, kad tātad klientiem pēc būtības, sevišķi tiem, kas nonāca tirgū, kļuva interesanti, par ko te viņi īsti maksā, un tajā brīdī tātad tika izveidots šis OIK komponents mehānisms, kas tātad atsevišķi izdalīja šo subsīdiju kā daļu no tarifu maksājuma. Šeit uz slaida ir parādīts pamata tarifs. Tie, kas norēķinās, kas joprojām ir mājsaimniecības un norēķinās pēc tarifiem, droši vien viņi atpazīs. Kreisajā stabiņā tas ir kāds viņš bija līdz 1. aprīlim, šī gada 1. aprīlim. Un tātad pēc 1. aprīļa mēs varam redzēt, kā tātad OIK ir pieaugušas un ir pieauguši gan koģenerācijas, gan atjaunojumu energoresursu daļā. Un šobrīd aktuālais cipars, tātad koģenerācijai tas ir 1,33 centiem un atjaunojumu energoresursiem 0,56 centiem. Kā jau teicu, OIK ir sekas obligātajam iepirkumam. Un 2012. gadā obligātajā iepirkumā mēs redzējām pieaugušas ražošanas apjomus mazo staciju segmentā un savukārt lielo staciju segmentā bija krītoša ražošanas apjoma. Tātad obligātais iepirkums ir iegūst samērā plašu izplatību. Šobrīd, tātad 2012. gadā, obligātais iepirkums tiek veikts no 335 stacijām. Kopējā šo staciju uzstādītā jauda ir 1034 megavati. Protams, lausties no šiem megavatiem ir Rīgas termoelektrocentrāls, bet, ja mēs pat atskaitām tātad Rīgas tecus, tātad šo obligāto iepirkumu, jeb atbalstāmo ražošanas jauda sasniegusi jau ir 300 megavatus, kas ir samērā nopietni jauda, ja ņem vērā, ka vasaras minimumā, kas parasti iestājās pēc Jāņu rītā, patēriņš ir aptuveni 400 megavati. Tātad pēc būtības jau mēs runājam par ievērojumu šo staciju jaudu pret energosistēmu kā tādu.
Šeit ir nedaudz detalizēta informācija tātad pa resursu veidiem, staciju skaits, uzstādītās jaudas un izstrādes apjomi, kādas tie bija 2012. gadā. Šajā slaidā savukārt ir, jau arī droši vien iespējams ir redzēts, ir vidējās iepirkuma cenas no dažādiem staciju veidiem. Redzam, tad visaugstākās cenas 2012. gadā ir bijušas no biogāzes stacijām, nepilni 14 centiem par kilovatstundu ir maksāti. Savukārt, viszemākās cenas vidēji ir bijušas lielajām koģenerācijas stacijām un vēja stacijām, kur tātad attiecīgi 7,8 centīmi par kilovatstundu saražoto un 7,5 centīmi par kilovatstundu saražoto. Tātad OIK reprezentē tātad grafiski, tas ir mēģināts attēlot kā šo piemaksu virs tirgus cenas. Šie 3,28 centīmi, ko jūs redzēt kā vertikāls vītur, tātad ir vidējā tirgus cena vairumtirdzniecībā 2012. gadā. Viss, kas ir virs šīs tirgus cenas, ir subsīdijas, kas ir aizgājušas ražotājiem. Tātad pēc būtības jau mēs redzam, ka dažiem resursu veidiem tātad šīs piemaksas ir 4-kāršoties. Kas tad veido šo OIK no 1. aprīļa šī gada? Atkal mēģināts sadalīt tātad jau pēc šīm kompensējumām summām. Mēs kopā runājam aptuveni par 189 miljoniem eiro gadā, kas ir šī subsīdija kopējām stacijām. Protams, lielāko daļu aizņem Rīgas teci, 42% ir aizgājuši atbalstam Rīgas teciem. Tātad tālāk, tātad mums ir liela daļa, protams, ir nelielās koģenerācijas stacijas, šīs ir dabasgāzes koģenerācijas stacijas, kas parasti darbojās centralizētās siltuma apgādes sistēmās, nelielās Latvijas pilsētās, kā arī rūpnieciskās koģenerācijas iekārtas dažu uzņēmumu teritorijās. Bet, ja mēs pastamies uz šīm tendencēm, tad visstraujākais pieaugums ir bijis biogāzes stacijām un biomasas stacijām. Biogāzes stacijām kompensējumās izmaksas 2012, tātad par 2012. gadu salīdzinoši 2011. gadu ir vairāk kā 2-kāršojošās. Biomasas stacijām viņas ir vairāk kā 6-kāršojošās. Savukārt Latvenergo teciem tātad šis kopējais atbalsts ir samazinājies no aptuveni 49% uz 42%. Nav nekāda unikāla situācija. Mums Latvijā līdzīgi atbalsta mehānismi darbojās citās Eiropas Savienības valstīs. Tas ir samērā izplatīts mehānisms, kā atbalstīt ražošanu. Stāsts ir tikai, ko valsts izvirs par savām prioritātēm parasti. Tas, kas mūs visvairāk droši vien interesē, salīdzinājums Baltijas valstu starpā, tātad, ja mēs salīdzinām Baltijas valsts, tad viszemākais OIK ir Igaunijā, tas ir 0,61 Latvijas centīms par kilovatstundu, tātad Latvijā kopumā tas ir 1,89, Lietuvā ir nedaudz augstāks 1,91 centīms par kilovatstundu. Un tad mēs analītiski arī mēģinājām izvilkt, kas tad ir tā lielākā lieta, ko parasti valsts izvēlās subsidēt, risinot kaut kādus konkrētus energoapgādes jautājumus. Igaunijā, par cik viņiem ir joprojām pietiekams jaudas degakmens elektrostacijās un bāzi jauda problēma viņiem absolūti nav šobrīd kritiska. Tātad lielākā daļa no subsīdijām ir aizgājuši vēja elektrostacijām. Latvijā, kā jau es minēju, 42% aizgājuši Rīgas teciem, kas pārsvarā ir maksājums par jaudu, jeb par šo staciju pieejamību tirgu. Savukārt Lietuva ir gājusi nedaudz īpatnējāk ceļu, arī tur ir tātad problēmas ar šīm bāzes jaudas stacijām, viņiem ir pastāvīgs tātad deficīts, elektroenerģijas deficīts valstī, savukārt tas, ko viņi atbalsta savā nacionālajā mērorā par 53%, ir nevis jaudu uzturēšana, bet tātad šo elektrostaciju darbināšanu kondensācijas režīmā,
kas ir, teiksim tā, vidēji un ekonomiski neizdevīgāks režīms kā koģenerācijas režīms. Un lielāko daļu, tātad lauza tiesa 53%, tātad no Lietuvas OIK aiziet elektrēnu, tātad elektroenerģijas ražošanai kondensācijas režīmā no gāzes. Salīdzinājumā pieņemsim ar Vāciju, kur arī, starp citu, ir sāsinājusies diskusija par OIK apmēriem un par to, vai iedzīvotāji un tautsaimniecība kopumā ir spējīgi to samaksāt. Tātad Vācijā OIK ir 3,71 centīmus par kilovatstundu pārreikinot mūsu Latvijas naudas vienībās. Un absolūti lielākā daļa, jeb aptuveni puse, iet kā atbalsts solārajiem paneļiem. Nedaudz ilustrācijai var pieminēt, ka 2013. gadā Vācijā plānots kopā atbalstā izmaksāt 20 miljardus eiro, un aptuveni pusi no šīs summas, 10 miljardi eiro, aiziet solāro paneļu atbalstam. Vācijā arī nav problēma ar pagaidām ar bāzes elektrostacijām. Viņi ir gājuši šo ceļu atbalstam saules enerģētiku, un tur tātad ir šīs lielākās atbalsta intensitāte. EV tirgus, kāpēc vajadzīgs atbalsts? Tas vairumtirdzniecības tirgus, ko mēs šobrīd redzam Skandināvijā, kas ienāks Latvijā, kas sāk dominēt arī pārējā Eiropas Savienības valstī, tika izveidots Norvēģijā, un vēlāk arī Skandināvijā, kur tirgū bija pietiekošas ģenerējušās jaudas. Es teiktu, ka tur bija ģenerējušo jaudu pārpalikums. Viņu tirgus optimizācijas uzdevums, ekonomiskās optimizācijas uzdevums bija atsijāt tās ģenerējušās jaudas, kas patērē visvairāk energoresursus. Un viņi izveidoja šo spot tirgu, kurā ģenerātori pēc būtības konkurē ar savām mainīgajām izmaksām, un līdz ar to šis spot tirgus pēc būtības nosaka tirgus cenu tādā līmenī, ka ģeneratoriem tiek sektas tikai to mainīgās izmaksas. Šobrīd nevar uzbūvēt nevienu jaunu elektrostaciju pie pastāvāšā spot tirgus cenu līmeņa un tā darbības principiem. Līdz ar to tā fundamentālā spot tirgus problēma ir, kad mums ir jāveic ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi. Un dažādu staciju gadījumā tie var sasniegt līdz 40 gadiem. Savukārt tie potenciālie ieņēmumi ir īstermiņi. Viņi tiek izcenot pēc mainīgajām izmaksām. Tu nevari, teiksim tā, tu nevari nofiksēt, ka tev ilgstoši būs pietiekoši ieņēmumi, lai sektu visas kapitāla izmaksas šajā garā periodā. Līdz ar to tiešām tirgū konkurē tikai ar staciju mainīgām izmaksām un nevis ar to, kurš no tātad resursu veidiem kopsumā, tātad ieskaitot arī kapitāla ieguldījums, ir lētākais. Un to mēs redzam šā brīža situācijā. Tātad ir bijis plašs Austrijas kompānijas pētījums par elektrostaciju ražošanas cenām. Tātad ir mēģināts atrast šīs elektrostaciju nepieciešamos cenu līmeņus tirgū, lai investīcijas šajās elektrostacijās atmaksātos. Un savukārt tas zaļais stabiņš parāda, kura šobrīd atrodas spot cena Skandināvijā. Redzams, tad tirgus cenu nebūtu neiedrošina investēt, un šādu investīciju arī nav. Risinājums, tas, ko ir gājusi Eiropa īstermiņā, jeb, lai risinātu šo problēmu, ātri ir ieviešot dažādas atbalsta mehānismus. Tas ir arī tas, ko mēs redzam Lietuvā un Latvijā. Savukārt, tāds ilgtermiņa risinājums tiek meklēts kaut kāda veida jaudu tirgus, kas tātad šo spot tirgus fundamentālo problēmu, teiksim, varētu
risināt. Nu, un pēc būtības tātad šī cenas līmeņa, zemais spot cenas līmenis un staciju ražošanas izmaksas ir novedušas pie tā, ka pēc Ignalīnas periodā, pēc būtības, Baltija ir nepārtraukti bijusi energodeficīta. 2012. gadā šis deficīts jau sasniedz 30%. Vistrakāk ir Lietuvā, kur dažā labā ziemas dienā šis deficīts ir 80%. Pēc būtības tātad šobrīd notiek tāda veida kā ekonomiskā optimizācija, jo nav jau tā, ka mums pietrūktu jaudu. Jaudas ir. Ir tā, ka šīs jaudas, un lielākā daļa no šīm jaudām atrodas Lietuvā, ir šobrīd komerciāli mazefektīvas. Un līdz ar to tas reģiona deficīts pēc būtības ir radies komerciāli apsvērumu dēļ. Vienkārši lietuvieši nedarbina visas savas stacijas uz pilnu jaudu, jo, diemžēl, viņi nespēja kompensēt pēc savas mainīgās izmaksas. Un līdz ar to arī ir mainījies, protams, Baltijas ražotāju īpatsvars. Šobrīd absolūti dominējušais ražotājs Baltijā tās ir Nērvas degmatmens stacijas, kuras dēļ zemo ogļu emisiju cenu dēļ, kā arī jau amortizējušo jaudu dēļ, līdz ar to viņiem nav nolietojums pēc būtības vairāk. Ir tātad tirgu viskonkurētspējīgākās Baltijas tirgu, tātad viņu ražošanas apjomi ir aptuveni 50%, ja pusi no kopējā Baltijas ražošanas apjomiem, tad seko Latvija un vismazāk, protams, Baltijā saražo šobrīd Lietuva. Bet tas, ko es gribētu akcentēt, kad nekas traks jau nav noticis, kamēr ir importa iespējas un kamēr mēs spējam nodrošināt to, ka pie mums ir iespējas saražot elektroenerģiju, ja šādas importa iespējas vairs nav, tad nav jēgas mērķtiecīgi atteikties no importa. Drīzāk vajadzētu domāt, kā mēs varam tajā X dienā, ka importa nebūs, nodrošināties ar savām jaudām. Nedaudz jau tas, ko es mēģināju iepriekš teikt, tātad pēc Ignalīnas periods ir ieviesis zināmas korekcijas tātad elektroenerģijas tirgu Baltijā. Ja, tātad 7. gadā mēs redzējām, ka gan Baltijas ziemeļos Igaunijā, gan Baltijas dienvidos Lietuvā, tātad šīs ražošanas attiecība bija aptuveni vienāda, tās ir teravatstundas, ražošanas teravatstundas, tātad apjomi. Tad 2011. gadā jau vienīgais dominējošais ražošanas avots atrodas Baltijas ziemeļos un jaudas plūsma pastāvīgi ir virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem. Un īpaši aktuāli tā ir vasaras periodā, kad gan Latvijā, gan Lietuvā tiek izslēgts koģenerācijas jaudas. Daugavā ūdens līmenis vasarā ir zems, tāpēc, ka ir samērā sauss, un tā ir sezonāls raksturs. Tā tad rodās šie pārvades ierobežojumi, kas kādreiz nebija plānoti, bet šobrīd viņi, diemžēl, parādās, ka visu enerģiju no ziemeļiem, tur, kur ir šī enerģija lētāka nekā dienvidos, nevar tātad nogādāt līdz dienvidiem, līdz Latvijai un Lietuvai. Tā rezultātā vasarā rodās tātad šie pārvades ierobežojumi, sastrēgums šķēršgriezumā starp Igauniju un Latviju, un tajos brīžos Latvijā un Lietuvā tirgus cena ir līdz pat 50% augstāk nekā tā ir Igaunijā. Kā to var nedaudz censties ierobežot? Atrodot efektīvas ģenerācijas avotus dienvidī, kas radītu šo plūsmas pretspiedienu. Un es saviem kolēģiem palūdzu sarēķināt, balstoties uz 2012. gada datiem par sastrēgumiem un izņemot tajās stundās ārā to ražošanas apjomu, ko ir ražojuši, piemēram, Rīgas teci, tad tas analītiskais aprēķins ir parādījis, ka, ja nebūtu šo tecu darbību vasarā, tad šis sastrēgums, jeb šīs stundas, kad ir bijis sastrēgums uz robežas pieaugt par 60%, un Latvijā kopumā
šī tirgus cena paceltos, kas radītu kaut kur līdz 20 miljonu eiro gadā papildus izmaksas klientiem. Nu, tas ir veids, kā ar vietējo ražošanu var nodrošināt arī kaut kādā veidā zemākas tirgus cenas. Jeb, teiksim, nodrošināt, lai efektīvāk tiktu izmantots šīs pārvades jaudas no lētākā reģiona, kas šobrīd ir ziemeļos, uz dārgāko, kas šobrīd ir dienvidos. Kāpēc TEC ir izvēlēts gāzes variantā? Tas ir tas jautājums, kas bieži interesē. Kāpēc gāze? Kāpēc Rīgā nav ogles? Kāpēc nav biomasa? Tāpēc, ka tas nozīmē zemākās izmaksas. Tātad Rīgas teciem vidējās izmaksas uz uzstādīto kilovatu, jeb uz uzstādīto jaudu pa visiem tātad 3 šiem rekonstrukcijas projektiem TEC 1, TEC 2 pirmā kārta, TEC 2 otrā kārta ir aptuveni 435 lati par kilovatu. Salīdzinoši, tātad jaunbūvētā Fortum Jelgavas biomasas stacija, cik man ir izdevies iegūt no publiskiem avotiem, šīs izmaksas ir aptuveni 2300 lati par kilovatu. Savukārt Auvers, jeb ST Enerģija jaunā degakmens stacija, arī no publiskiem avotiem, tātad šīs izmaksas ir aptuveni, tur ir kļūda, tās nav pa megavatu, 1500 lati par kilovatu. Tātad šī gāzes kombinētā cikla tehnoloģija ir no tādu kapitāla izmaksu ziņā vislētākā šobrīd tehnoloģija. Mēs, protams, varējām investēt arī oglēs, bet tas būtu maksājis daudz dārgāk. Tātad, ko tad tas TEC nodrošina? Protams, tā ir gan tehniskā rezerve, un tehniskā rezerve ir gan palu, gan mazūdens periodos. Tātad periodos, kad kaskādi ir pilnībā noslogoti un tur nav papildus ražošanas jaudas iespējas, vai arī tad, kad ūdens Daugavā ir ļoti maz un izstrādes iespējas ir ļoti ierobežotas. Kā arī, protams, TEC palīdz šajos sastrēguma periodos, kad, es teicu, tātad ne visu enerģiju no ziemeļiem var nogādāt uz Latviju un Lietuvu. Milzīgs pluss ir, protams, šī iespēja darbināt TEC koģenerācijā. Tātad tad uzlabojās liederības koeficientu un līdz ar to caurmērā mēs varam teikt, ka TECi šajā koģenerācijas periodā, jau apkurs sezonas periodā, ir konkurētspējīgi, viņi var ierakstīties spota tirgus līmeņos. Un bez šaubām tas, kas ir vēl būtiski, šie TECi savā veidā nodrošina šo importu cenas griestus, kā mēs to saucam, jo jāsaka, ka šis Baltijas tirgus ir samērā tāds pārskatāms. Šeit ir uz rokas pirkstiem saskaitāmi šie spēlētāji. Principā nevienam no importētājiem no trešām valstīm nav nekāds noslēpums, cik kurā elektrostacijā maksā saražot elektroenerģiju. Un tātad tas ir kā kaut kāds tāda līmeņa atzīme, kur viņi saprot, zem tā paiet, virs tā paiet nevar, jo tad ir alternatīva ražot. Un tas ir kaut kā tāda latiņa, ja mēs valstī varam nodrošināt tātad elektroenerģijas ražošanu uz vietas par kaut kādu noteiktu cenu. Tātad, piegādātāji no trešām valstīm saprot, ka virs tā viņi savu produktu cenot nevar. Samērā operatīvi būsim nonākuši pie galvenajiem secinājumiem. Droši vien to, ko es šodien gribēju jums pastāstīt, tātad pašreizējais tirgus modelis un tā fundamentālā nepilnība tātad neiedrošina investēt jaunās jaudās bez atbalsta vai būtiska šī tirgus mehānismu izmaiņā, bet ir jāsaprot, ka šie abi mehānismi fiskāli uz patērētājiem spēlē vienādi. Vai mēs ieviešam kaut kādu citādāku tirgus mehānismu, bet tas nozīmē to pašu, vienkārši nevis izdzīt caur OIK, bet vienkārši tirgus paliek dārgāks. Atbalsts ir izplatīts visā Eiropā.
vienkārši valstis atkarībā no tā, kādas ir nacionālās prioritātes, izvēlās kādas, tātad, ko vairāk atbalstīt no energoresursiem. Rīgas tec ietekme, tātad, ko mēs esam redzējuši, proporcionāli samazinās. Straujākais pieaugums šobrīd ir biogāzes un biomasas sektorā, un nākotnē mēs redzam, ka visstraujākais pieaugums būs tieši biomasas sektorā, jo parādījušies ir daži jauni projekti, kas tātad atnes papildus izmaksas. Protams, bez šiem teciem un šiem ražošanas apjomiem mēs būtu stipri spēcīgāk atkarīgi no Krievijas elektroenerģijas importa piegādēm. Kā jau es minēju, Lietuvā tātad ir mēneši, kad viņu pašpietiekamība, elektroenerģijas ražošanas pašpietiekamība ir tikai 20%. Un tāds galvenais noslēdzošais, kas varbūt arī nedaudz saskana ar to, kādu mēs redzam iespējamo šo obligātā iepirkuma atbalsta maiņu, ir tas, ka mēs redzam, ka racionāli ir atbalstīt uzstādītās jaudas, nevis ražošanu. Jeb nav racionāli kompensēt gāzes dedzināšanu par jebkuru cenu. Ir racionāli, ka šī gāzes dedzināšana notiek brīžos, kad viņi ir izdevīgi, jeb kad konkurē gāzes cena ar elektroenerģijas cenu. Bet tas, kas, diemžēl, ir nepieciešams, ir atbalsts par šīm uzstādītajām jaudām. Un, ja šādi mehānismi var ieviest arī stācijām līdz 4 megavatiem, es domāju, tas būs tikai apsveicam un atvieglos iespējams nākotnē OIK. Tas tad man arī būtu īsumā viss. Es tiešām esmu ierakstījies savās atvēlētajās minūtēs. Es gatavs atbildēt uz jautājumiem. Sadales tīkls, obligātā iepirkuma komponenti iekasē vienu un to pašu gan Latvenergo, gan Enerifam un citiem, citiem ir viņa mazāk, mēs dzirdējām šī komponente. Nē, šī komponente ir noteikta regulātoru lēmumu un sadales tīkls, neskatoties kāds tirgotājs ir piegāda saviem klientiem šo komponentu izrakst vienādi. Tātad visi maksā šo komponentu vienādi.